Labvakar, draugi! Kādu laiku neesmu bijusi Instagram tiešraidēs, un ir pienākusi tā diena, tas vakars, kad uzrunāju jūs šeit. Pagaidīšu, kad kāds pievienojas, lai saprotu, vai viss ir kārtībā ar bildi un skaņu. Kamēr ieraudzīšu, ka sveika Vinetīņa, sveikas meitenes, lūdzu pakomentējiet, ka viss ir kārtībā. Labvakar, Sanita. Šīs reizes saruna būs par veiksmes anatomiju, tavas veiksmes anatomiju. Tā es nosaucu šo tiešraidi, jo pēdējā pusgada laikā, principā daudz ilgāk, bet pēdējā pusgada laikā es ļoti intensīvi gan individuāli, gan grupās strādāju ar dažādiem veiksmes blokiem, iekšējiem blokiem, un man ir sakrājies diezgan daudz ko par šo pastāstīt, un tāpēc es vēlos padalīties ar jums savās atklāsmēs un arī risinājumos šīm te visām lietām. Paldies par komentāru, ka viss ir kārtībā. Paldies, mīļās meitenes. Lūk, es plānoju, ka tiešraide būs kādas 30 minūtes, varbūt drusciņi ilgāk, jo ir divi lieli jautājumi, uz kuriem es gribu atbildēt. Un, protams, ka priecāšos par jūsu jautājumiem tiešraides laikā, jo principā šī ir tik interesanta tēma, ka tad, kad es sāku par viņu runāt, vienalga vai grupā vai individuāli, ir tāda sajūta, ka turpinam runāt, jo tiešām tās informācijas ir daudz un pieredzes, kurā padalīties arī. Tātad pirmais jautājums, uz kuru visbiežāk es redzu kā transformāciju treneri, kā dziedniece, dziedinātāji veiksmes kontekstā problēmas, ko atzīmē manas klientes, ir Signe, kāpēc man tā ir, kad es saņemos, es uzlieku mērķi vai sapni vai nodomu, es gribu dzīvē sasniegt to un to, bet tad, kad ir jāsāk darīt, man nav spēka vai kaut kas notiek, vai pienāk tas pirmdienas rīts, kad ir jāsāk un es esmu pārdomājusi un vēl kaut kas, man laikam ir jāstrādā ar gribas spēku. Pakomentē, vai tev arī ir šādas situācijas bijušas, un galvenais, ko tu tai brīdī par sevi domā? Kā tu jūties, kad tu esi izdomājusi, uzlikusi to mērķi, un tad, kad sākās realizācija, vai nu tu nevari vispār pieķerties, vai nu tu sāc darīt, un kaut kādā brīdī tā kā sabīsties, vai kaut kas notiek, vai izčākst visa tā ideja, vai tev tā mēdz būt? Labvakar, Gunta, labvakar, Aija, priecājos redzēt. Jā, tātad šis ir tāds moments, ar kuru saskarās, es domāju, pilnīgi visi cilvēki. Ļoti reti, kad ir kāds ar tik dzelžainu pieeju sev un savai dzīvē, ka viņš var izdomāju un uzreiz arī visu izdaru un nav nekādu šķēršu, nekādu iekšēju problēmu. Lūk. Paskaidrošu tagad, kāpēc tā notiek un kas tas patiesībā ir. Tātad tas, ka tev trūkst gribas spēka, tev šķiet, ka tas ir tas galvenais iemesls, tas ir tikai tas šķietamais un virspusējais. Jo tad šķiet, ja es varētu sevi piespiest, ja es varētu sevi vairāk iemotivēt, tad gan es varētu virzīties uz priekšu. Patiesībā tā tas nav. Jā, varētu šķist, ka uz gribas spēka var izbraukt līdz pat pašam mērķim. Īstenībā nē, jo tava zemapziņa ir daudz spēcīgāka gan par tavu, gan par tavu gribas spēku, gan par tavu apziņu. Un tātad mēs lēmumus pieņemam ar zemapziņu patiesībā, kaut gan tev šķiet, ka tu ļoti loģiski un prātīgi viņus pieņem, bet apziņa ir 5%, zemapziņa 95%, un zemapziņa ir ārkārtīgi komplicēta padarīšana, vienkārši sakot, bet sarežģīts mehānisms, kurš tev ir dots šajā dzīvē, lai tevi pasargātu. Jā, tiešām, lai tevi pasargātu.
Un kā tas izpaužās? Tad, kad tu gribi izdarīt kaut ko lielu, tas, ko moderni sauc izkāpšana no komforta zonas, tava zemapziņa darīs visu, lai tu tomēr tai komforta zonā paliktu. Un ne jau tāpēc, ka tu būtu slings vai negribošs, bet vispār mūsu organisms, mūsu psihe ir iekārtoti tā, lai mēs vienkārši mierīgi nodzīvotu savu dzīvi. Bez lieliem izlaicieniem, bez lielām tādām kaut kādiem izklupieniem. Ēstu, dzertu, gulētu, darītu to, kas ir jādara, lai nodrošinātu savas bāzes vajadzības, un tas arī viss. Tiklīdz tu gribi kaut ko vairāk, tas ir zemapziņai bīstami, un zemapziņa dara visu, lai to nobloķētu. Tu uzreiz man jautāsi, Signe, bet kāpēc manai zemapziņai ir bīstami? Pareizi? Kāpēc es nevaru to, ko es gribu ar galvu izdomājus, ar prātu, ar sajūtu, ar ambīcijām, ar vēlmi kaut kur citur nokļūt? Nu tad lūk, tagad es to gribu izskaidrot, lai tev ir labāka, dziļāka sapratne, kāpēc tava zemapziņa to negrib pieļaut ne par ko. Kopš brīža, kad tu piedzimi, ja mēs runājam par šīs dzīves posmu, tu jau no dziļas bērnības kaut kur kļūdījies, nu kaut vai, kad sāki staigāt, sākumā kriti, neizdevās ar pirmo reizīti, zemapziņa pieraksta. Es gribēju sākt staigāt, pirms tam es tikai rāpoju vai sēdēju, un es ļoti daudzas reizes nokritu. Tas ir ierakstīts zemapziņā, kā tulkoju zemapziņas valodā. Kad mēģina sākt kaut ko jaunu, tas ir sāpīgi. Kad mēģina sākt kaut ko jaunu, tas pat ir bīstami, jo iespējams tu nokriti, sasiti galvu, vai kaut kas tāds notika, vai mamma sāka kliegt, vai mamma raudāja, ka tu nokriti kaut ko sasiti. Ja? Tavā zemapziņā ierakstās pirmais klikšķītis, šitas ir bīstami. Tu augi lielāka. Tētis mācīja braukt ar riteni. 3 dienas mācīja, 3 dienas kriti, apdauzīja visu, ko var apdauzīt. Beigās iemācījies zemapziņa, tās 3 dienas bija pilnīgi ārprātā, jo tu sāc darīt kaut ko jaunu, kas tevi apdrauda, kas ir sāpīgi. Atkal ierakstās jauni sākumi, jaunu lietu darīšana vienmēr ir saistīta ar sāpēm, neizdošanos, nepatīkamām emocijām un visu kaut ko, kas tajā brīdī, ko tu piedzīvoji. Tālāk tu gāji skolā. Tu biji izvirzīta dzejoļu konkursā uz skatuves uzstāties, jo mājās mammai tu varēji noskaitīt dzejoli, klasē kaut kāda nebūt arī, bet arī tas bija grūti tavai zemapziņai iziešana klases priekšā, jo visus tevi skatās. Un tagad tev ir jāiet uz konkursu. 3 dienas pirms tam tu nevari ēst, nevari gulēt, jo tev ir jāiziet publiski. Zemapziņai ir, priekš kam tev šito vajag? Priekš kam? Tu nevari vienkārši tāpat dzīvot. Ļoti liela varbūtība, ka lielu baiļu rezultātā tu pēdējā brīdī saslimsti. Nu, kaut kas notiek tāds, lai tevi pasargātu no publiskās izgāšanās, jo zemapziņai tā, saprotiet, tev ir rezultāts labi noskaitīt dzejoli, dabūt balvu. Zemapziņai tā nav vērtība. Vispār nav vērtība. Zemapziņai ir vērtība tevi pasargāt, lai tu mierīgi, lēzeni dzīvo un bez izklupieniem un bez baigās ņemšanās. Pakomentējiet, meitenes, vai jums šis ir saprotams, vai ir jau radušies kādi jautājumi par šo fāzi, tātad tajā procesā. Un tagad iedomājies, šādu gadījumu tavā dzīvē ir milzīgs skaits, jo principā katru dienu tu dari kaut ko, kas no zemapziņas viedokļa ir bīstami, un varbūt arī neizdodas, jo mēs jau pašas vairs to savu izdošanos vai neizdošanos tik ļoti nepiefiksējam, bet zemapziņa piefiksē visu, kur neizdodas. Un tagad tu izaudz liela meitene, tev ir 30, 40, 50, 60, vienalga, jeb cik gadi, un tu tagad gribi darīt kaut kādu jaunu lietu, atvērt savu uzņēmumu, iet kaut kur studēt uz ārzemēm, pārcelties uz citu dzīves vietu. Var sakot, darīt lietas, kuras nav tādā ikdienas rāmī. Un nesanāk.
tev šķiet, ka, ja nesanāk, nu droši vien man tas nav lēmts, droši vien man to nevajag. Nu, to es tā bieži dzirdu īpaši no garīgā ceļa gājējām sievietēm, kad, ja man tas būs paredzēts, man viss pats atnāks un viss pats notiks un es visu pati sasniegšu. Nē, tu sasniegsi tad, ja tavā zemapziņā nebūs bloki to sasniegt. Ja? Bet tā kā tavā zemapziņā ar ļoti lielu varbūtību ir šie bloki, tad vienkārši tiks bloķēta tava ideja jau pašā saknē. Ja? Tagad uzreiz ir loģisks jautājums. Kāpēc gan mana zemapziņa nesaglabā ar tādu pašu rūpību visas tās pozitīvās lietas, kas manā dzīvē notiek dzīves laikā? Pareizi? Radās, meitenes, tāds jautājums, pakomentējiet, lūdzu. Labvakar, Egita. Labvakar, Alīze. Aija. Jā, vai radās jautājums, tātad, kāpēc zemapziņa neuzglabā ar tādu pašu rūpību visu labo? Jo, ja labais būtu, izietu godīgā, teiksim, salīdzināšanas arēnā ar slikto, tad labais noteikti taču būtu vairāk. Jā, un tieši tāpēc, ka tad labais būtu vairāk, tas arī netiek uzglabāts, jo tam no zemapziņas viedokļa nav vērtība, nav eksistenciāla vērtība. Tas neko nedod tavai pašsaglabāšanās situācijai, ja tātad krīzes situācijās tas, ka ir noticis kaut kas labais, tevi nepasargā. Un visas tās daudzās sliktās pieredzes ir priekš tam, lai tavu ķermeni fizisko, tavu prātu un tavus lēmumus pasargātu no kaut kā, kas tevi var novest jaunā krīzē vai jaunās fiziskās veselības vai pat dzīvības apdraudēšanas situācijās. Vai tu saproti ideju, par kuru es šobrīd runāju? Labvakar, Gita, Inese, Maija, sveiks, Tom, prieks redzēt. Mēs šovakar runājam par tavu veiksmes anatomiju, par zemapziņas blokiem, kāpēc tava zemapziņa bloķē, sākt jaunas lietas, būt veiksmīgam, un ka tas nav par gribas spēku, bet ka tas patiesībā ir daudz, daudz dziļāk. Lūk, mēs runājam par veiksmes sabotieriem. Un tātad viss negatīvais ir saglabāts tavā zemapziņā, lai tu pa jaunam sevi neapdraudi. Kad tad kādā brīdī beidzot tu varētu kļūt veiksmīga? Tad, kad tu sāc strādāt ar šiem zemapziņas blokiem, un tas ir izdarāms, lai beidzot varētu virzīties uz priekšu. Tad, kad tu jūti, ka tev ir apnicis regulāri sajust, kur tu gribi virzīties, sajust šo virzienu, bet neizdarīt, nesasniegt, neaiziet tur, kur tu vēlies. Ja? Jā, ļoti daudz var palīdzēt pieeja mazo soļu brīnums, kad tu sāc darīt pa mazam solītim uz priekšu, jo tad tavai zemapziņai tas nav bīstami. Kaimiņi sāka kaut kādu troksni, tagad domāju, vērt balkona durvis ciet vai nē. Nu labi, es ceru, ka jūs straki skaļi to nedzirdat. Tātad jautājums ir tāds, vai kādā veidā tikt pāri šai te zemapziņas barjerai. Pakomentē lūdzu, vai tu esi kādreiz izmēģinājusi šo mazo soļu brīnumu, kad tu sāc spērt vienu mazu solīti, pēc tam nākamo mazu solīti, bet nevis uzreiz lielu izlēcienu tai savā mērķī, kur tu gribi nokļūt. Jo es to reizēm redzu pie saviem klientiem, ka tad, kad cilvēks aiziet beidzot pie kāda pēc palīdzības, vienalga, vai tas ir psihoterapeits, vai tas ir coach, vai tas ir transformācija treneris, vai dziedinātājs, vai kāds cita veida palīgs, pie kura cilvēki mēdz vērsties pēc palīdzības brīžos vai situācijās, kad paši netiek uz priekšu. Un es cilvēkam jautāju, ko tu vēlies? Visbiežāk tajā brīdī tās vēlmes ir diezgan, nevienmēr, bet diezgan bieži
tādas tā kā neadekvātas, jo pieņemsim, ja šobrīd cilvēks pelna, nezinu, 1000, jautājot, cik tu gribi pelnīt, es jau sen gribu būt miljonārs. Jā, mēs galvā un domās un sarunās daudzi tā sakam, es jau sen varētu būt miljonārs, cik es esmu tāds un ko es esmu darījis, bet nav. Tad, lūk, zemapziņai arī ir drošie griesti, drošie naudas griesti. Tas ir, cik tu varētu šobrīd pelnīt šī brīdī, kad tev izejas punkts ir 1000 eiro mēnesī, uz cik tu varētu kāpināt savus ieņēmumus, lai tev zemapziņa to nenobloķētu. Ja? Un visbiežāk tas ir cipars reiz 3, maksimums reiz 5. Retos gadījumos tas varētu būt arī reiz 10, bet noteikti ne vairāk. Un tad tev ir ir šī punktā reiz 3, reiz 5 vai reiz 10, mazu mirkli kaut vai, lai tava zemapziņa aprod, ka tas ir droši, nekas traks nenotika ar visu šito lielo naudu, un tad tu vari iet uz nākamo pakāpienu. Bet no 1000 mēnesī uz 1 000 000 nebūs. Tā tas nenotiek, tā tas nestrādā. Vienīgais gadījums, kad pēkšņi tu trāpi uz 1 000 000, ir tad, kad tev uzkrīt uz galvas mantojums vai tu vinnē loterijā, bet mēs tāpēc visi bieži esam bijuši liecinieki masu mēdījos lasītiem stāstiem, ka tad, kad cilvēks pēkšņi dabūja šo 1 vai vairākus miljonus loterijā, viņa dzīvē sākās pilnīga katastrofa, dažāda veida destrukcijas, nelaimes, problēmas, jo cilvēks tam vienkārši nebija gatavs, un zemapziņa dara visu iespējamo, lai no šīs naudas atbrīvotos pēc iespējas ātrāk, vienalga kādos veidos. Pakomentējiet, lūdzu, vai šis te viss rezonē, vai tu saproti labāk kādu savu situāciju, varbūt ir kāds jautājums par to, kā strādā tava zemapziņa un tavi veiksmes sabotieri. Tiešām gribu redzēt, vai šis ir saprotams. Vai tu esi pats vai pati ar kaut ko tādu savā dzīvē saskārusies. Un galvenais, vai tu gribi ar to kaut ko darīt, vai tu esi gatavs vai gatava ar to strādāt, jo man bija svarīgi atbildēt uz šiem 2 jautājumiem. Ja būs vēl jautājumi, es nākšu nākamajā tiešraidē nākamnedēļ, bet tas, uz ko es gribu tevi aicināt šobrīd, tā kā diezgan kritiski pasēdēt un padomāt par visiem tiem gadījumiem, kad tu gribēji iet uz jaunu sākumu savā dzīvē, kad tu gribēji izveidot kaut ko pilnīgi jaunu, sākt kaut ko pilnīgi jaunu, un vai tev izdevās? Kā tev iet ar to, ka tu uzliec naudas mērķus? Pieņemsim tai pašā nodarbē, ko tu dari, bet tu gribi pelnīt vairāk, reiz 2, reiz 3, reiz 5, reiz 10, vai tev izdodās? Kādus secinājumus tu par sevi izdarīji tad, kad neizdevās? Ja? Un es esmu sagatavojusi priekš tevis tādu ļoti interesantu paštestu, kuru es nosaucu tavu biežāko pārliecību paštests, lai to izejot un atbildot uz 30 jautājumiem, tu ieraugi, kādā punktā tu šobrīd atrodies un cik lielā mērā tavi veiksmes bloki strādā tavā zemapziņā. Ja, tātad, cik ļoti ir apstākļi, kuri darbojās, lai dziļi tu netiktu uz priekšu, dziļie bloki no tavas zemapziņas. Raksti komentārā pēc šīs tiešraides veiksme, un es tev atsūtīšu šo īpašo paštestu, kur tu melns uz balta pats vai pati varēsi ieraudzīt, kāda ir situācija, cik ļoti tu esi gatavs vai gatava savai veiksmei, un iedošu arī risinājumu, ko ar to varētu darīt, jo 29. aprīlī sākās mans pirmais
veiksmes laboratorijas online kursus, kurš būs 7 nedēļas, kurā mēs strādāsim ar 5 veiksmes sabotieriem. Pirmais ir supersargs, otrais ir bezgalīgais devējs, trešais ir viltvārdis, ceturtais ir izstumtais un 5. ir censonis. Es varbūt nākamajā tiešraidē pastāstīšu nākamnedēļ vairāk par katru no veiksmes sabotieriem. Tagad, lai mazliet paliek intriga, kas tie tādi ir, bet varu teikt, ka šī ir unikāla metodoloģija, kuru ir izstrādājusi Anglijas dziedniece un transformācija trenere Natasha Lee Bray, ka pilnīgi visi tavi bloki, kuri tevi tur atpakaļ, šie zemapziņas veiksmes bloki, ir sadalāmi 5 lielās grupās. Un ceru, ka arī caur paštestu tu iegūsi vairāk atbildes uz saviem jautājumiem par to, kur tu šobrīd atrodies un vai tu esi gatava virzīties uz priekšu, uz savu veiksmi, neatlikt, darīt to jau tagad šī pavasarī, šī vasarā, jo ar veiksmes sabotieriem kursos es jau divās no iepriekšējām transformāciju programmām esmu šo devusi. Pirmajā programmā tas bija pagājušajā rudenī, un otrā programma notiek tieši šobrīd, Meistara ceļš, kurā mēs sākam ar to, ka pirmās 6 nedēļas ejam sabotierus. Un varu teikt, ka meitenēm notiek ļoti dziļi procesi, ļoti jaudīgi procesi, jo tad, kad cilvēks atnāk uz transformāciju programmu, es to zinu no visām iepriekšējām 8 programmām, ko es 4 gadu laikā esmu vadījusi, cilvēkam ir doma, dod man instrumentus, uzreiz iet uz priekšu. Kā darīt to, kā darīt šito, un es nu tik ņemšu, un nu tik darīšu, un nu tik būs rezultāti. Un vienam ir, un 10 nav. Un man arī agrāk bija jautājums, bet pagaidi, kāpēc tā? Es tik labi iedodu dažādus instrumentus, un nav tā rezultāta. Līdz es nonācu līdz šai te unikālajai veiksmes sabotieru inovatīvajai metodei, un es tagad skaidri redzu, ka pirms tu dodies kaut kur, ko tu gribi sākt darīt jaunu, ir jāiztīra pagrabs. Un pagrabs ir tava zemapziņa, un tikai tad tu vari kāpt pa kāpnītēm uz augšu un ieraudzīt, kas tavā mājā ir, kas tavās istabās, ir arī otrais stāvs, pirms tu tur veic remontu vai uzliec puķītes uz palodzes vai kaut ko jaunu skaistu ievies, ir jāsakārto pagrabs. Lai kā negribētos, lai kā gribētos aiztaisīt tās durvis ciet, nē, tāda pagraba vispār nav. Ja? Ļoti labi saprotu tavu domu un sajūtu, bet bez pagraba iztīrīšanas nebūs. Un tāpēc lūdzu komentārā atstāja vārdu veiksmi vai sūti man individuāli, un es tev atsūtīšu paštestu par tātad tavas biežākās pārliecības attiecībā uz tavu veiksmi. Neredzu pagaidām nevienu jautājumu. Ja mūs skaties, ja šo sarunu skaties ar mani ierakstā, arī tad priecāšos par taviem jautājumiem, priecāšos atbildēt uz neskaidro, raksti komentārā vai sūti man individuāli un sāc virzīties uz priekšu. Pietiks gaidīt. Pietiks cerēt, ka viss notiks pats par sevi, vienu dienu pamodīsies un pēkšņi viss būs sakārtojies. Tā tas nenotiek. Dzīve iet uz priekšu, bet tavi rezultāti un tava veiksme turpina atrasties nogaidīšanas režīmā, jo tavi zemapziņas sabotieri nelaiž uz priekšu. Viss tas uzkrājās tādā kā priekštelpā, kaut kad vienu dienu, kaut kad vienu rītu es sākšu. Notiks tas, un tad sāksies kaut kādi brīnumi manā dzīvē. Paldies visiem, kas piedalījās tiešraidē. Paldies visiem par komentāriem, jautājumiem. Tiekamies nākamnedēļ, nākamajā tiešraidē. Nezinu vēl, kurā dienā tas būs. Izsludināšu kaut kur šeit un arī Facebookā, kurā es pastāstīšu jau vairāk un dziļāk, kas ir katrs no konkrētajiem veiksmes sabotieriem. Labi? Pakomentē, vai tev bija vērtīgi. Kristīne, es redzu, ka tu raksti, bet tad, kad es iziešu no šīs tiešraides, man pazudīs šie komentāri, ja?
Tāpēc es ļoti, ļoti lūdzu iekomentēt pēc tam, kad jau šī tiešraide būs beigusies. Bet varbūt es pierakstīšu, lai es atceros Kristīne LVU, nezinu, centīšos atcerēties, ja? Paldies! Atā!